Coba sini. 3, 2, 3, perfect. Gamsa. Это старики. Изи, царпуром. Честь. Taisīšanās rīts, hauss, bardaks, panika, bailes, māsiņa. Čau, māsiņa. Nekas ir. Visus punktus ņemsim, vai ne? Pēc nedēļas. Dodamies pēc pāris minūtēm. Dodamies uz sacensību centru, meža vidu, pilnīgi nekurieni džungļi. Visi dodās. Tur jau būs pilns plānošanas teltis. Bet tad pēc pusstundas dabūsim karti un tad sāksies. Tagad vēl čils tāds. Laikapstākļs labs, nav slapjš. Grasa vai nav grasa? Jā. Nu iet, un tad līdz startam vairs nebūs. Galvenais, lai pa nakti nav. Un laikapstākļs ideāls. Silts būs. Viss jau ir pilns. Nē, es nezinu, vai te pa komandām ir tie numuri, nedomāju. Nē, tur ir numuri. Kurā vietā? Tā plānošanas šautuves ir visi pilns vienkārši jau. Labi, vēl nav baigākas, bet mēs jau palikt tie, mēs aiziem māsi pēc GPS-iem. Rinda pēc kartas laikam, jā. Skaidrs izņemšana, normāls kauls. The embankments surrounding the field are out of bounds. You cannot use roads and paths passing by door going if there is a crosshatch next to the map. If they are designated not on them. 323, perfect. Tu izvien. Aiziet. Sākam. Uztaisījām preliminari maršrutu uz kaut kādiem, cik tur iznāk kilometriem. Būs kaut 120, ja kaut kas tāds. Un te visi plāno, kas tur ir, ja, visi iespējīgi. Vecais, tu aizēji paspiego? Pa cik neesi dalībnieks? Vēl pusotra stunda līdz startam. Visi plāno. Posturi pasaka, kas tik nenotiek. Reāli daudz piepildījusies. Te ir starta vieta. Tas startēsies pēc nepilnām 25 minūtēm. Laikapstākļus superīgs, diena vienkārši super. Būs forša sacensība. Masa starts, jā? 3-2-1 braucam. Pagaid, tad es... Nē, māsa, te sajūta, ka cilvēki iet cēņot. Šitādi džīzas darās pēc pirmā punkta. Tu esi, jā? Нормально, ринга. Представник еліти, розійдіться.
Kas te darās? Все. То это как даст на дорогу. А что ты на дорогу? Ты же шайра не работает. Iziet mās. Nu. Ejam meklēt otro punktu. Izlēmām nevis pa ceļu iet, kā vien domāju, bet sekot citiem un piebridām kājuši pirmajā purvā. Labs sākums. Un tagad pa šitādiem iet pasākums. Te vajadzēja būt tam radziņam, pēc apvidus izskatās. Un punkts ir tālāk tur, kaut kur zemāk. Šitas somu izpratnē dižakmens, normāls bulderis. Jā. Bet tie katrā ziņā punkts šeit ir. Paskaties uz dižakmeni labāk. Redz, kāds dižakmens? Ej, pīksinies. Tagad tikai atvalkamais gabals. Tad pat principā pat ceļiņi nākamajam punktam var reāli kā skriet. Tā te vienīgais posms, ko drīkst pa ceļu, to mēs arī te veiksmīgi izpildām. No, normāls sekšanas pa purva laipām arī mums. Tā es varu palaist te mās. Un aiziet. Purva ezeriņš un joprojām pa laipu tik tālāk. Galā jāpaņem punkts. Skriešanas maiņa tikai. Panorāmiskākā vieta šodien. Miten leistaa? O, skaists piecinieks. Es te pa vilceļu. Pagājuši nepilnas 2,5 stundas. Turpinām laipu skrējienus. Un iziežābu purva. Bet te ir forši un te būs tur tālāk pa purvu. Vispār nākamie kaut kilometri 10 būs vēl baigi forši, man liekas. Filmās. O, to ir ilgi meklējām. Bet smuka vieta. Skaisti. Tagad tik jāturpina, jā. Vai? Tagad, ne, vienkārši vajadzēja kārtījā uzmanīgāk paskatīties. Bija viss tajā vietā. Vienkārši tur bija 2 pa auguriem, bija tajā, kas ir... Skriedam cauri ciematiņam, tagad tur kaut kur būs pie krustojuma dzidirināšanas punkts. Atradām astotnieciņu, grāvie galā, nu tāds bišķi viltīgs. Un tagad pazimutu, te ir tas grāvis, kam pāri jātiek. Mēs varam lekt viņam pāri, elementāri. Un tad pazimutu tikai līdz ceļam, un pēc tam būs baigie būs baigie pārskrējieni, tad būs lielie punkti toties. Vāksim lielos punktus, pēc 9. laikam iesim. Mēs būs 3 km jozienas pa ceļu. Kas? Pulkstens ir tagad 5:30, 4 stundas 30 ceļā esam jau. Un ir ok, kur varam skrienam, pa brikšņiem to darīt grūti, protams. Vēl ir kaut kādas, cik? 4 stundas gaismas apmēram. Ne, nepilnas 4, 3,5. Jāmēģina tik līdz lejai, paņemt tos, kas mēs tā krēslu jau. Vieta skaista, punkts bišķi piņķerīgāks, bet pateicoties 2 citiem profiņiem, zvēram pateicoties atradām.
tagad laukā uz ceļu un tagad ir liels pārgājiens uz leju. Un tad sākās ķemmēšana. 6:00, vēl ir kaut kāds 3 stundas gaismas. Māsu šito vēja māju nebrīnojām pirmīt. Tā tagad sāksies pārgājiens, garš transfers, un tad sāksies šitās zonas ķemmēšana. Tagad mēs esam te, tad būs šitā zona jāķemmē. Tu būs pēc tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tūmā. Kā smuka lauku baznīciņa šeit. Jā. Šitās mums tas raugainīgs ir. Bet cik kādas te gigantiskas melones. Nevar dārām garām paiet. Šito te 10-nieku pēc kompasa, īzīts ar pūrom, kas tad nemāk iet pēc kompasa, pa taisnu uzdurties punktiem. Sanāca normāls ūtri. Pasaka, kā tas lidinājušies. Šito punktu atradām diezgan veiksmīgi, 10-nieciņš. Man šitas bija svarīgi pa gaismu atrast, bet tāds triki. Jā, vieta tādi smuki pauguriņi, akmens klinču pauguriņi sūnām. Ar slīdenām sūnām principā pauguši. Tagad gribam vēl 7 pasvērt pa gaismu. 78. 78, sorry. Tur būs jādomā vai nu pa poru, vai nu apkārt. Kas tur tālu man mās redzams? Tas saulvietas. Nu tā, punktu atradām, bet purvā iekšā. Un kājas ir, protams, atkal pilnīgi slapjas. Kā saka, bija normāls sausis kādu brīdi, vairs nav. Un vēl, ja mūsu dižakmens pura vidū ar 45 sekundes laika, lai izdarītu to pašu. Jā, wow, āksti. Tā, jau pa tumsiņu atradām 10-nieciņu, diezgan precīzi, kā profiņi izgājām, bet nav atcerotāji, tā. Šitam ir sūdam, jā. Super, šitā tagad jau paliks tumšs, vairs neko baigi nefilmēs. Laikam tad tik tiekamies hašmājā. Mēs turpināsim tagad iet visādus punktus. Pazimūt, jā. Ok. Iet. Es ielikšu vēlreiz savā vienu gadījumā. Tās sekundes tur vajadz bija jāpagāja. Neko nedod, vienkārši vairākas reizes reģistrēju. Bet ideja tāda, šis ir pēdējais punkts mums hašmājas. Mums tikai jānoiet kaut kur tur lejā, uz to pusi, un jāiet uz hašmāju. Māsa nāca uz hašmāju. Un jā, un mēs bijām domājuši, ka hašmājā būtu, 1, 2 naktī kaut ko tā. Punkts jau 5, tāpēc, ka punkti bija sarežģīti atrast, teiksim tā. Bija tie vismaz mums, jā, amatieriem, jo tur bija reāli, jākalkulē, jāskait, jo baigi pēc azimutiem jāiet. Bija daudz funkcionēšanas, daudz vienkārši meklēšanas. Un jā, sanāca, bet tos lejas galu visu paņēmām, visu, ko gribējām. Nē, tos, ko gribējām, mēs paņēmām, man liekas. Tu izmetām 4-nieku, kurš atradās bezjēdzīgā vietā. Mēs vēl tagad viņu meklētu. Un tagad ejam uz hašamāju, atpūtīsimies visu, iedīsim, un tad dosimies pa ziemeļu pusi, izmest aplīt, cik daudz varēs paspēt savākt, tik vāks. Un, kad laiks ies uz beigām, tad skries atpakaļ uz finišu. Labi, tad līdz hašmājai. Mēs te rīt agrumā pie hašamājas sākumā aiziesim uz teltīm. Pastāmies uz hašamāju ēst un dzert. Pēc pusstundas kravāšanās pa telti
Dodamies uz Hašmāju, kaut kur iest nopietnāk, pieliet bunduļus un doties tālāk nepilnu 7 stundu Rogainingā. Labu apetīti jums! Kā ir pēc jau cik 11 stundām? Viss tā kārībā, domā. Paņem arī visas gabalu. Nu? Pilnīgā māsa dod pārtiku. Jā. Pie maldā. Parādīšu, jā. Šitien te visi. Vai nu šitien mēs te iegājām bišķīt. Bet visi tur. Ja viņi grib diskvalificēt par šito gājienu, tad puse no komandām būs diskvalificēta. Esam nodusējuši stundu pa telti un hašhausu, pat vairāk kā stundu. Bet bija ļoti labi. Garšīgi varēja paēst, padzert kafiju, pasildīties. Dienā cita punktu meklēšana. Uzreiz saprot, kas ir kas. Māsa noņem tos virbuļus, lūdzu. Māsa cīnās uz virbuļiem princi visu rītu. O! Mums piegā pakšā. Redzēs, kā būs. Tā, nāc pīksi. Nu tā, okei. Mēs atradām fake punktu. Vai fake punkts. Iesim tālāk meklēt sevēju. Jau sapriecājāmies. Bet liekas, nav īsti arī neatbilst. Bet arī vēl paskatīt, tāds izbalējis. Nikā tālāk bišķīt vajadzētu būt. Un ieplakā arī šitas nav. Ot jā, šitas nav ieplakā. Jā, es arī te domāju, interesanti. Nav ieplakā. Šitas te ir veltīts kam? Katei? Katei. Katei Zandai, ja šitas veltīts, paskatīties, kas te darās. Bet īstenībā, godīgi sakot, ja mēs būtu sēņojuši te, tad mums liekas būtu kaut 400 kg sēņu te jau sen. Māsa pietiek. Jā, Tā, ejam atpakaļ uz ceļu. Mēs domājām, mums būtu kaut kāds vecums, vienkārši varētu vispār šeit atbraukt pa tiem mežiem. Jā, tad te būtu tonnā, paskat, kas te pārprāt ir milzīgi. Pāraudzis. Nu labi, bet viņa demonstrē varenību, sēņu varenību. Jā. Tā, pulkstens ir 9 jau. Mums tās palikušas reāli 3 stundas meklēšanai un stundu atgriezt uz bāzē. Plus mīnus. Mazāk. Nu, nē, stupa. 3,5 jāreiz. Kas 3,5? Bet mēs jau vēl neesam tik tālu no bāzes mās. Bet mums ir doma vēl aiziet tu 10 paņemt un vēl kādus 2. Un tad jau būs jānesas atpakaļ. Laiks sāk žmiegt. Pēdējiem punktam baigi daudz laika iztērējām, lai atrastu. Visi tērēja laiku daudz, mēs vienīgi. Vai bija 10 šoties. 9 kā profiņi atkal paņēmām. Kā nācām, tā ņēmām. Tā, te ir īstenībā zvērs kaut ko vēl vienu taku uztaisīs. Mēs tāpatās uz augšu. Nē, bet mēs pēc tam pēc azimuta uz dienvidiem un tad jau būsim laukā. Mums vēl 2 stundas laika. Mēs domājam paņemt pa ceļam vēl 1 punktu vai 2 sabūt, ja būs baigi labi. Tur ir 2 trīnieki, viens ir tikai izskatās viegls, viens ir pie bāzes tūmā, tas ja paliek laiks. Kā? Zvēra tā, ka palikām šitien.
Taisnība. Jā. Taisnība. Nu jā, bet tur bija stāvs tāds klintis māsa, atceries? Jā. Tā uzmanīgi. Nē, protams. Tā. Ejam ar māsu uz to, kas būs visticamāk pēdējais punkts. Astotnieciņš. Tā ciņam būtu jābūt pie Dižakmens. Nevajadzētu. Es tā domāju, ka mēs cerams beidzot šo viegli atradīs. Es teiktu, viena no superīgākajām takām arī šī. Paskat, cik panorāmiska. Paskarējām garām, žēl. Vairs nav laika iet atpakaļ. Kā mēs tik neuzmanīgi uz priekšu tā gājām. Es skrēju uz priekšu, domāju, ka viņš būs takas malā tik uzkrītošs. Bet laikam nebūs sviests. Nu jā, šitas būs vienīgais sviests laikam šodien. Nu jā. Mēs jau kaut kur tālāk te esam, un viņš bija tur. Jā. Izdomājām tomēr paņemt, super māsa atrada punktu. Tūlīt parādīšu, bet nu tas bija, es tur neiedomātos viņa skatīties. Tā. Kā? Nu? Vai nu tagad, vajag arī te garēt. Garš. Jo šitin mums sanāk uz atpakaļ un tad līdz. Pa taisno. Baigais gabals te pat taisno. Mums ar māsu veiku tesiens palikuši kā 2,5 kilometri un 22 minūtes. Palicis kilometrs apmēram kaut kādas 9 vai 8 minūtes, kaut kas 8,5. Es varētu arī paspēt. Nu, varbūt tas jums nokavēs 2. Es ar starti krastojumu vēl kaut kādas 6,5 minūtes. Apkārt, jā. Un te? Šitā. Finiš, 100. Jānopīkst vienkārši. Ir. Māsa. Super. Mums tad palika pāri 3 minūtes, varējām to trīniekēt pakaļ. Iekas vai jozienu beigās. Bet? Es ceru, ka pajūtu derojies tagad. Jā. Tad kārtīgi jāpadzērās. Alus nav kāda? Go out of your back when you're queuing so everybody can go faster. Okay. Finišējām. Gaidām tagad rindu tur. Dischargeot šitos te. Tagad beidzot visi tikuši pie rīšanas. Reba arī, tā kā būtu skrējis, tā kā skrējis.